Atbraucu uz vietēju mūsu lidliņu. Mazliet parādīšu, kāds viņš pie mums izskatās. Es domāju, noteikti atšķirās ar to, kāds viņš ir Eiropā. Šeit ir preces priekš mājas, priekš dārza. Visi piedarami šeit ir saldēti produkti, dārziņi. Tā, man vajadzēja ziepas rokām paņemt. Mašīnā beidzās. Nav viņiem labu. Tā. Nezinu, ja godīgi, man Eiropā lidliņš patīk daudz labāk. Man liekas, ka vairāk izvēle ir lielāka. Šeit kaut kā viss tā kā Eiropas veikals, bet pa lielam ņemot kaut kādu lielāko daļu Amerikas preces ir, man liekas. Šis tas no Eiropas ir, piemēram, saldumi. Ir no Eiropas, šeit ir šokolādes. Kafija viena otra no Eiropas, bet pa lielam ņemot viss ir Amerikas preces. Kā tā interesanti liekas, vajadzētu sastapt vairāk Eiropas preci, bet diemžēl tā nav. Jā, viņam riekstiņa. Tā mana piekabe jau stāv gatava sakrauta. Atpakaļ uz Kaliforniju ies. Paskatīsimies, ko mums tur sakrāva iekšā. Pat pilna nav. Kastes visādas. Šeit man ir laikam kaut kādi velosipēdi vai velosipēdu detaļas. Man liekas, ka visdrīzāk ir kaut kādi velosipēdi, varbūt bērnu. Tur tālāk man ir kastēs, gaisma izslēdzās. Kastēs ir detaļas priekš Teslas un vēl kaut kāda kravajiet, nezinu. Vajadzēs atnāk pēc tam uzlikt siksnes, aizošu pēc dokumentiem ātri. Tā, aiziesim, paņemsim dokumentus. Paskatīsimies, kur mums viņi. Tā, šeit ir manāja. Nu ko, krava gatava iet uz Kaliforniju. Uzliku atslēgu uz durvīm. Durvis ir ciet, siksnu arī uzliku. Un var sākt doties tālajā ceļā, izbraukt. Šoreiz man tāda jautra piekabera ar lampiņām. Riepas pārbaudīju. Šķidrumi visi pārbaudīti, logi nomazgāti, fūri arī nomazgāta. Var doties ceļā uz mājām. Gaismiņas visas deg, lampiņas. Vēl pārējais nav ieslēgtas. Tad gabarīti visi deg kā vajag, kā pienākas. Dosimies ceļā. Atrodos pašlaik uz Kentucky, Illinois robežas. Ārā lietus mums ir.
Es apstājos 6 no rīta. Aizgāju gulēt 6 no rīta, pamodos. Jau visu dienu nogulēju. Un izbraucu un skatos, iet lietas, būs jautra braukšana. Ja godīgi, tad braukt galīgi negribās, gribās gulēt. Ārā lietutiņš, zibens, gribās tikai gulēt. Kaut kādu varbūt filmu vai seriālu skatīties, bet nekādā gadījumā negribās strādāt. Tur nu vēl braukt pa lietainu laiku. Pašlaik braucam pāri Ohio upei. Nezinu, cik viņi ilgi vēl taisīs remontdarbus. Ļoti tāda nepatīkama vieta, kad tev maza barjeriņa tikai blakus, jā, un blakus tāda upe, saprotiet, kaut kas noies greizi, tad tu vari tajā upē iekrist. Naktī ļoti tā, man personīgi nepatīkami braukt. Tā, pilnīgi tādas skudriņas uzdzen. Apgaismām arī nekāda principā nav. Pa dienu vēl var braukt daudz maz. Ārā 21. maijs. Vajomings. Iet slapšs sniegs. Priekš Vajominga tas nav nekas jauns, sniedziņš arī var izkrist jūnijā. Bija gadījums kolēģiem, kad aizgāja vakarā jūnijā gulēt, atstāja logus vaļā un rīta pamodās un viesnecis bija iekšā. Gadās, pašlaik ārā ir 36 grādi pēc Fahrenheita. Tas ir kaut kādi pēc Celsija. 1 grāds, 0, kaut kas tāds. Iet sniegs, jā. Braucu pa Nebrasku. Nebraskā bija, cik bija grādi, kaut kādi 67 arī pēc Fahrenheita. Iebraucu pa Jomingā, iet sev sniegs. Man patīk mašīnas brauc bez gaismām viena otras vēl. Vispār redzēt neko nevar, kad aizmugurē tādā laikā bez gaismām cilvēki brauc. 35 grādi jau, temperatūra krītās. Uz logiem mazliet arī sakrājas sniedziņš. Man krāva ir tāda, pasmagas 60 tūkstoši poundu bija kopējais svars. Tāda normāla. Ne pārāk smaga, ne pārāk viegla. Tāpēc īpaši neuztraucos. Ārā vējš ir arī liels. Bet, stabīli turās uz ceļa. Es domāju, visdrīzākais tūlītās es nolaidīšos no kalna un tur jau varbūt pat kaut kāda saulīte spīdēs. Tas jau kā ir ierasts. Nekas vajag izbaudīt pēdējos ziemas laikapstākļus. Sāksies karstums drīzi, un tad raudāsim, cik ārā ir karsts un gribās vēsumiņu. ieslēdzu
gaisu, lai būšu. Vēja brāzmas 40 plus jūtas stundā. Jau 30, nākošos 30 nākošās jūtas. Šitāds laiks būs. Šlaik ir 5 vakarā. Vēl jau īpaši nav ārā tukšs, bet, saules arī nav un līdz ar laikapstākļiem viss ir sadumsis. Bet, paveicās, ka es nebraucu pa pilnīgu tumsu. Tā, man tāda sajūta, man laikam siltais gaiss nestrādā. Jā, tas nav labi. Man vajag, lai man logu atsildē. Tā, priekšā bremzējumi. Labi, ka man ir tomēr mazlietiņa aizmugurā svars. Kā jums tāds maijā? Man izrādās siltais gaiss nestrādā. Atceltēt logu nevaru. Mazlietiņ palāju šķidrumu, mazliet palīdzēju. Šķidrums, protams, vasaras, bet viņš vēl nav sasalis. Uz logu arī uzspricēju nesasalst. Galvenais, ka pretī iet baigi lielais vējš un sniegs lielām pārslām krīt. Un konkrēti man vienkārši lipina ciet logus, poguļi arī aplikuši. Bet ceļi nav slideni. Brauc mašīnas garām un ūdens šļakstās. Bet, tāpat uzmanīgi vajag braukt. Maija beigas. Bet laiks tāds tā kā būtu kaut kāds decembris. Jā, sajūtas laiks ir. Laikam nav lietas kursā, kad jābūt jau vasarai. Gatavojos izbraukt ārā un skatos tādu skatu. Wow! Baigā avārija. Tur priekšā klasika vienkārši lupatās. Viss motors, viss iedzīts iekšā ir kabīnē. Tur arī kaut kas ir nesaprotams vienkārši, kas ir noticis. Tur sanāk fūre, piekabe apmetusies. Un tur sanāk klasika. Tā. Tur te klasika sanāk. Vienkārši... Nē, tā nav klasika, tas ir Volvo. Tas ir Volvo. Jumts norauts. Wow! Jā, tādu skatu es no parkinga izbraucot negaidīju. Tur daļa mētājies no... Es vispār vienkārši nesaprotu, kas tur ir noticis. Tur viss vienkārši ir baigajās detaļās. Vienkārši putrā.
šausmas. Tas ir laikam braucot uz austrumiem. Es braucu uz rietumiem, tāpēc man kaut kādā korķī nenāksies sēdēt. Tas ir vairāk braucot uz austrumiem. Jā, vienkārši vārdu trūkst. Pirmo reizi redzu, nedomāju, ka pirmo reizi, bet, viena no tādām, laikam, smagākajām avārijām, ko es esmu redzējusi. Te taču no Volvo pilnīgi jumts ir norauts. Interesanti, kas par kompāniju, cerams, nav kaut kāda pazīstami. Vienkārši Volvo nav jumta. Jo tālāk, jo trakāk. Otra arī fūra ir vienkārši putrā. Ceļš ir slēgts, uz to galu ceļš ir slēgts. Šausmas. Priekšā tāda mazliet draudīga izskatās. Tumšs viss. Laikams kalnos iet lietus. Vakar sniedziņš bija Vajomingā, šodien lietus Kalifornijā. Jānoliek piekabe, jāatķēdājas. Un ar to arī viss. Uz nedēļu iešu brīvdienās. Kur ir mana vietiņa, kur noparkoties? Tā, man vajag pa centru. Priekšā baltā fūra Janča, jaunā fūra. Viņš braukāja ar galīgi tādu vecu vecenīti. Tagad iedeva viņam jaunu ar to, kuru viņš braukāja. Man liekas, tā fūra mums jau bija, kad es sāku kompānijā strādāt kaut kādu gandrīz 10 gadi atpakaļ. Viņam iedeva jaunu, skaistāku, ļoti priecīgs. Iekšā daudz komfortablāk, visa braukšana daudz spēcīgāka. That's a photo right there. Good job.